Tavs vīrs tevi gaida un ir gatavs, nenokavē to. Man bija sapnis, bija sieviete, pravietis un vīrs, kas ir gatavs priekš sievietes. Sieviete atradās kafejnīcā, kura bija konferences telpās un ir pārtraukums. Sieviete visu paņēmusi, ko ēdīs, nonākot letes beigās, viņas darbs mainījās. Iepriekš tas bija ikdienišķs, bet tad viņai parādījās skaista melna kleita un izskatījās aburoši. Viņa sāka redzēt daudz cilvēkus, un kāds uzsipa plecu un saka: sveika, kā iet, kur tu biji, priecājos tevi redzēt. Centās ar visiem sasveicināties, kas tiecās sasveicināties. Viņa turpināja iet, viņas rokās vairs nebija ēdiens, bet šalle. Viņa nonāca līdz pravietim, par ko viņa zināja. Viņš bija viss baltā. Viņš paskatījās uz viņu un teica: tavs vīrs ir šeit, tavs vīrs ir šeit. Viņa izbijās. Daudzi centās ar viņu runāt, arī vīrieši, kas piesaistīja viņas uzmanību. Viņa bija zaudējusi svaru, labi izskatījās. Viņa labi bija salikta kopā. Pravietis teica: lai nāk, jo vajag satikt vīru, viņš ir šeit, nāc šurp, es cenšos tevi pievest klāt. Sieviete izbrīnīta. Vīrietis sēdēja krēslā, sakopts, gaidīja satikt viņu, bet sēdēja ar muguru pret sievieti. Viņa stāvēja lēnām, kustējās, iejuka pūlī. Vīrietis piecēlās, nepacietīgs. Sievietes sirds sāka sisties ātrāk. Viņa skatījās uz pravieti, un viņš teica: ej, 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 stādies priekšā ar sevi. Viņa gāja, lai ieraudzītu vīriešu seju. Viņa redzēja, ka ir turīgs. Kad viņa viņam jau bija blakus, viņa redzēja lielu baltu smaidu, un viņai patika vīrietis. Viņa atskatījās uz pravieti, un pravietis apstiprinoši pamāja ar galvu. Gaidīja, kad satiksies abi. Viņa vīrietim saka: tu esi? Viņš atbild: tu esi ar mani. Tu esi mana sieva, es ņemu tevi. Viņa neizpratnē un nevēlējās būt ar viņu, jo viņai nepatika viņa mati. Vīrietis paņēma pārliecinātais rokas un vēlējās parunāt, teica, ka ir viņas vīrs. Viņa mati mainījās, izskats mainījās un bija izskatīgs. Viņš smaidīja, viņai iepatikās. Viņš teica: tu sieviete nezini, kā priekšā stāvi. Tu vēlies labu vīrieti, bet mēri pēc ārējā izskata. Viņš izskatījās jaunāks par saviem gadiem, viņam bija 35. Viņš vēlējās nopelnīt naudu priekš sievietes gredzena, tādu, kādu viņa vēlas. Viņš zināja, kas viņa ir, cik viņa traka. Zin, cik ļoti viņa mīl Dievu, tas viņu nebiedēja. Viņš tik ļoti par Dievu nefanoja kā viņa, bet viņš viņu vēlējās. Viņš zināja, ka Dievs ir viņu svētījis, lai atrastu šo sievieti. Viņš viņu jau mīlēja. Viņš viņu jau zināja, redzēja jau no attāluma. Viņš teica viņai, ka jau viņu gaidījis. Tu tik ilgi kavējies, es gaidīju. Viņš bija sarūktināts, ka tik ilgi jāgaida, un viņš bija gatavs precēt viņu, un viņš nekad viņai neteiks nē. Viņš zināja, ka viņam jācīnās, jāpelna nauda, jo vēlas, lai viņa smaida un ir laimīga, un nekad neteiks viņai nē. Tā ir viņas sirds nostāja pret viņu. Tu varēsi jebko no manis dabūt, ko tu vēlēsies, es par to cīnīšos. Viņa beidza pretoties viņam un padevās. Ir vīrietis, kas gaida, gatavs tevi precēt un gaida tevi, bet tu šļūkā kājas. Sieviete kavēja sevi. Tas nozīmē darīja savas lietas, dzīvoja mierā un pieticībā viena pati. Nebija steigā, jo dzīve ir notikusi. Bija sirds sāpes, salauzta sirds. Viņa zināja, ka ir kāda sieva, zināja, ka ir vēlas apprecēties. Bet tas nebija primārais fokus vairs, jo tagad dzīvo labāko dzīvi, labi izskatās. Viņa zaudēja faktu, ka ir kāda sieva, kas ir gatavs priekš viņas, ka laulība ir daļa no uzdevuma uz zemes. Viņa mainījās, atguva sevi, salika sevi kopā, labi izskatījās.
Tad, kad tu mainies un izskaties tā, kā tev sev pasaulē ir jāparāda, tu tiec atklāta. Sapnī pravietis figurēja kā Dievs, kas teica: nāc, pasteidzies, tas ir tavs vīrs. Sapnī sieviete lēni kustējās. Tad, kad sieviete viņu redzēja, sākumā viņu neizvēlējās, bet, kad viņa atvērās un padevās, viņš sāka mainīties par tādu, kāds viņai nepieciešams. Viņai viņš interesēja. Viņš bija zināms, turīgs, pārliecināts, dzīve bija notikusi, pieredze, gājis cauri kādām lietām, attīstīts, pieaudzis un nespēlējās par šo sievieti. Viņš viņu vēlējās apprecēt, neiepazīstot viņu. Tas nozīmē, ka ir vērojis viņu. Viņš vēlēsies viņai izdabāt, darīt laimīgu un kalpot Dievam, kuram viņa kalpo. Ja tu staigā ar Dievu un tev ir attiecības ar Dievu, tad Dievs nepieļaus kā apreci to, kas netic Dievam. Dievs vēlas, lai esat vienādi iejūgti. Viņai nekas nebija jāpērk, viss priekš viņas bija. Ja šī ziņa ir tev, saliec sevi kopā, ir laiks, lai tu satiktu savu vīru.